Pašā Ventspils ostas kuģu satiksmes vidū, pie kuģīša Hercogs Jēkabs pieturvietas, notikusi Lašu tēviņu ielaišana atpakaļ Ventā. Lašu ielaišanā Ventā piedalījās individuālā uzņēmuma Taifūns un Ko pārstāvi, Ventspils domas pārstāvi un citi dabas draugi. Ne visi makšķernieki bijuši apmierināti ar to, ka Ventas upē aizšķērso murts, kas piedalās Zinātniskā institūta Biora projektā par vaislas zivju ieguvi. Tomēr šogad individuālā uzņēmuma vīri var teikt, ka palēmējies. Murdā bijušas lielas zivis. Mēs atlasījām stiprākos tēviņus. Viņi labi visu pārciet. No tēviņiem paņēmām pieņus. Un tā kā tie ir stiprākie, būs labs genofonds. Divi lašu tēviņi, kas smagāk par 10 kg, un 15 lašu tēviņi, kas sver 3 vai 4 kg, pa vienam vien tika palaist Ventā. Cerot, ka jau nākamgad liela daļa šo zivju atgriezīsies upē. Ventas upei un lašu populācijai tā ir ļoti nozīmīga rīcība. Ir, protams, arī malu zvejniecība, kā to visi zina. Ja mēs izlaidīsim kaut kur tālāk Ventā, viņi var netikt līdz jūrai. Zvejnieki brīvu izvēli, jo zvejniekam šī zīve, ko viņš nozvejojis, pienākas pēc līguma. Savvaļā izdzīvo 1%, kas ir savvaļā nārstojuši. Kas ir mākslīgi pavairotie, izdzīvo daudz vairāk. Tāpēc to, protams, dara gudri cilvēki, un tāpēc tas notiek. Laši ķerti septembrī, slaukti oktobra beigās. Meklēti tādi lielāki, 3 līdz 15 kg smagi. Mazākos atlaid uzreiz. Lašus 2 mēnešus gatavojas laukšanai, jo lašu tēviņiem tajā brīdī ir jābūt dzīviem. Mātītes ikru ņemšanas brīdī iet bojā. Mātes gan ir aizgājuši bojā, tāpēc, ka viņas dzīves nedod ikrs. Bet no tēviem iegūst dzīviem. Domājams, ka nākamgad Ventā lielākā daļa zivis atgriezīsies nārstot, un pat dzīvā ostas satiksmi Baltijas lašiem netraucējot. Ventas upē tie nārstos 100 gadu. Mums ar ekoloģiju viss ir labi. Nav tāda liela rūpnīca, kas piesārņo. Ja te ir lasis, tā ir pirmā pazīme, ka osta ir tīra. Ja cits saka, ka nārsta laikā traucē trokšņi un kuģi, tas tā nav. Zivs tad nenāktu. Tātad viņa ir adaptējusies šiem apstākļiem, un vētras laikā, kad kuģu kustība ir minimāla, kuģi savu reidā, un kad ir ziemeļrietumu vai dienvidu rietumu vējš, ar spēcīgu vēju viņi ienāk. 18 lašu puikas nārsta brīdī kļūst tumši, un, kā redzams, zibenīgi pazūd Ventas upes ūdeņos. Viņu apaugļotie ikri tiks audzēti vēl pusotru gadu, un tad vairāk kā 100 000 mazuļi tiks palaist Ventā, kuru briedīs līdz pēc 2 gadiem paši varēs radīt pēcnācējus. Sadarbība ar Vides Zinātnisko institūtu Biora lašu pavairošanas programmā esot izdevīgāk par zivju zvejošanu un pārdošanu. Mums taču tas ir izdevīgi. Nelieksimies. Pašas lielākās zivs ir piepildījušas savu lomu, un kāda daļa noteikti atgriezīsies, bet kāda daļa noķers. Mēs uzskatām, ja reiz šie laši ir visi izturējuši, tad arī mazuļi būs stipri. Individuālā uzņēmuma Taifūns un Ko vīri reiz zvejojuši zvejnieku kolhozā Sarkanā Bāka. Tagad firma nodarbojas ar ūdenslīdēju pakalpojumiem. Zivju izlaišana Ventā ir brīvprātīgs pasākums. Laši tikpat labi varēja nonākt uz galda. Gribam, lai viņi izdzīvo, ne jau kaut kur uz tirgu viņus tirgot. Šobrīd Ventā darbojas lašu zvejas liegums, no Lietuvas robežas līdz pat Zlēku tiltam. Lašus nedrīkst ķert arī Irbes un Rindes upēs. Ventspils makšķernieku klubs ir īpašs. Šogad 30 vīri apmeklēja zivju aizsardzības inspektoru kursus. 15 no tiem ieguva inspektoru apliecību, un šobrīd patrulē Ventspils novada ūdeņos, brīvprātīgi un bez atlīdzības. Ar laivu nobraukti 1000 kilometru un izņemti 3,5 kilometri nelegālo tīklu. Mums apnika 10 gadus ir internetā sēdēts un teikts, ka valstī vajadzētu vairāk sargāt, bet, ja viņi nesargā, tad varbūt vajadzētu sākt iemācīties pašiem sargāt. Ventspils novada domā iesniegts projekts, kas paredz laivas iegādi brīvprātīgiem inspektoriem. Makšķerniekiem ir sava programma, kā kontrolēt Kurzemes upju zivju resursus, līdzsvarojot dabas krājumus ar makšķerēšanas hobiju. Sākās ar novada atbalstu, mēs sarīkojām kursus
uz kuriem pieteicās 35 novada makšķernieki. Un tad kādi 15 cilvēki gāja likto eksāmenu atestāciju. Ko tas nozīmē, kas tas pa eksāmenu? Valsts vides dienesta pilnvarota persona, sabiedriskais vides inspektors. Tātad mēs ieguvām tiesības paši izvilkt laukā kaut kādu nelegālu tīklu, piemēram, vai aizrādīt kādam, vai pat paņemt, teiksim, paskaidrojumu no kāda, kas tur piebērs laivu ar zemē, ar zandertiņiem, piemēram. Vai. Tātad šobrīd Venta vēl tiek dalīta starp makšķerniekiem un malzvejniekiem. Ja? Teiksim, makšķernieks brauc, aizķerās aiz tīkla, atskan brēciens, ej tu, liec man tīklu mierā. Ja? Un, mēs esam šogad sākuši radīt tādu spiedienu, ka vajadzētu to Ventu atpakaļ normāliem cilvēkiem dabūt. Un kopsumā tagad tā kopējā tabula novadam mēs tūlīt sniegsim atskaiti. Mums ir pāri pa 500 cilvēku stundām reidos, pāri pa 2000 nobrauktiem kilometriem ar laivu arī ir kādi. Tieši reidos nobraukti diezgan daudz. Un 3,5 kilometri nelegālo tīklu. Bet tiešām jūs to darat tādas savas brīvas apziņas? Jā, pirmie reidi mums bija viena Eiropas projekta ietvaros, kur mums bija arī finansējums. Tie pirmie 10 reidi, bet tagad mums ir bijuši vēl 20 reidi, ko mums neviens nav apmaksājis. Bet, tas, ko mēs iegūstam gan pieredzi, gan mēs arī varam rakstīt tālākus projektus. Mēs, piemēram, dabūjām novada līdzfinansējumu priekš reidu laivas. Un tas projekts tagad tiek izskatīts lauka atbalsta dienestā. Tātad, ja mēs šo te projektu vērtību pārceļam uz to, ko mēs esam darījuši, tad mums varbūt vajadzētu vēl vairāk darīt. Jā. Bet vai tad visos novados tāda aktīva makšķernieki, ja ventspilnieki unikāli? Mēs esam unikāli. Kā, piemēram, šīs dienas akcija vērtē? Šīs dienas akcija ir kolosāla. Viņi, protams, ir... Es parasti mēdzu tā jokot par to, ka ja šīs lietas nebūtu, protams, makšķerniekam intuitīvi nepatīk, teiksim, jebkāds šķērslis zivju ceļā. Jā, kāds bija šis lašas sprosts. Jā. Makšķerniekiem nepatīk. Vaņspilī arī bija diezgan tāda uztraukuma. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka ja šīs programmas nebūtu, tad drīz arī malzvejniekiem nebūtu ko ķert Ventā, jo tomēr liela daļa laša viņa tiek šādā veidā mākslīgi atražot. Paši makšķerēt lašas? Tīšām noķert lasi nemaz nav tik viegli pagaidām Ventā. Tur atkal Noris vairāk. Jā. Es noķēru Ventā lasi. Ventā neesmu noķēris, taimiņu esmu noķēris. Laši praktiski iet augšā līdz Ventas rumbai, jā, viņi ir mazāki, jā, bet taimiņi ir daudz Ventā. Jā, taimiņi ir daudz. Tās ir saucamās jūras foreles, jā, ko mēs ļoti bieži jaucam ar lašiem. Tās ir tomēr divas dažādas zivis. Šogad paskatoties, es domāju, faktiski tas pamat jautājums ir par to, kad mēs uzskatām, ka jāsaglabā, pieņemsim, šī dabīgā, nevis šī laistā laša populācija un taimiņu populācija, bet tieši dabīgā populācija, kas šodien jau daudzās Eiropas valstīs ir retums. Ja? Un tā tomēr ir dabas vērtība, kas jāsaglabā mūsu bērniem. Ja? Tas nozīmē, ka Ventā vajadzētu būt lašiem paudzēs. Jā, viņi faktiski ir tā, ka katru gadu šīs zivs atgriežas uz savām nārstu vietām. Un ja mēs viņus pieņemsim, notiek šo lašu nelegāla ķeršana, ja, tas nozīmē, ka šī laša populācija, dabīgā laša populācija varētu samazināties. Varbūt ir viena problēma tā, ka Latvijā neiezīmē šīs laistās zivis, ko mēs redzējām šodien, šo lašu tēviņu pēcnācēji atgriezīsies Ventā, bet viņi nebūs iezīmēti. Principā pasaulē ir tāda praksa, ka
nogriež šīm te iekšā laižamām zivīm taukspurs, ka tu vari atšķirt šo te dabīgo nārstojošo zivi no šīs te mākslīgi audzētās zivis. Bet, diemžēl, Latvijā tas netiek pieņemsim, praktizēts, tā varētu teikt. Tad lasis dodās tālāk, kas ar viņu notiek? Kāds tas cikls dabā ir? Lasis principā ir tā, kad izšķir kaut kādus 3 dažādus lašus. Ja? Viena nāk iekšā svaigs lasis, nāk pavasarī. Viens nāk ventā uz nārstu ap Jāņiem. Tas saucās vasaras lasis, springers angliski. Un ir šis te rudeņs lašu nārsta gājiens. Ja? Šie te pirmie 2 ir stipri mazskaitlīgi. Ja? Faktiski mēs vairāk runājam par šo te rudens lašu gājienu nācienu iekšā. Ja? Un faktiski lasis un arī taimiņš ir tāds zivs, kas atgriežas vairākus gadus pēc kārtas uz savām nārstu vietām. Mēs šodien redzējām, šeit bija lasis kaut kā 10 kg, ja, pat varbūt vairāk viņš bija. Tad tas ir jau, domāju, kad vismaz otro reizi nāk iekšā nārstot. Viņš pēc nārsta atgriežas jūrā un pēc tam nākošā gadā atkal nāk un viņam jau ir pilnīgi cits izmērs. Es domāju, ka Latvijā un arī Ventā ir zivis, kas ir virs 20 kg, kas nāk iekšā. Principā tas resurs Latvijā mums būtu pietiekams. Jautājums ir par to, vai mēs viņu, protams, racionāli izmantotu, vai mēs viņu, protams, nosargātu.